Tā, nu pa kvalifikāciju varu pateikt, ka šāvās labi, bet bija daži mērķi, ko es nesaprotu, kāpēc es tur trāpīju, bet acīm redzot jāstrādā uz to. Pašsajūta bija laba. Man liekas, ka mans rezultāts bija labs. Viņš nebija pietiekams, lai kļūst turnīros, piekrītu, bet viņš bija pietiekami labs. Tas bija mans labākais rezultāts uz zināmām distancēm. Nav komentāru. Vakar bija otra kvalifikācijas diena. Trase bija sarežģīta, bija reljefs. Ja mēs ietu pirmo dienu pa šo trasi un būtu nezinām attālumi, tas būtu ļoti grūti. Bet tā kā bija zinām attālumi, pat priekš zināmiem attālumiem trasē bija grūti, bija daudz leņķa. Bija arī daudzi mērķi mežā, tā kā tumši, ko vispār nevarēja redzēt. Tā kā ļoti zems apgaismojums. Es gāju grupā ar vadošiem lokšāvējiem, jo pirmā dienā es kvalificēju 6. pozīcijā. Un man bija fantastiska pieredze pastaigāt ar mežu, ar cilvēkiem, kuri šauj pasaules līmeņa rezultātu. Ar savu sniegumu es esmu gandarīta, izšāvu 3 punktus no sava personīga rekorda, par ko man ir prieks. Bet pēc 2 kvalifikācijas dienām paliku tomēr 8. vietā. Tāda mums vakarā bija arī pirmā pieredze priekšā Latvijas komandas mikstīmos. Tagad mēs zinām, ka arī mikstīmos apvidus ir 1 metra līnija. Un tas ir tur, kur tiesnesis izvēlās. Un viņu jāievēro. Mums ļoti patika. Mēs sapratām, ka mums ļoti palīdzēja pieredze, kas mums bija stadionā miksos. Pēc pirmā mērķa mēs sapratām, kur ir starpība. Mēs jau sapratām ar Nikolaju, kur ir starpība starp stadionu un mežu. Mēs aši adaptējamies. Startējām labi, bija arī kļūdiņas, bet 1 punktu mēs tomēr piekāpāmies Spānijas komandai. Tā kā cienīgi piekāpāmies. Pirmo reizi pašam miksos filda, un tas bija ļoti iespaidīgi. Man ļoti patika, tas bija tā kā labāka pieredze miks komandas, ko tikko varēja iegūt. Noteikti taisīsim Latvijas apvidus čempionāta miksus. Gaidiet!